Tātad sveiki visiem! Apskatīsim figūru avārijas bremzēšanu. Tātad šī figūra tiek izpildīta satiksmē, kur ir mazāk intensīva satiksme. Tātad arī šobrīd mēs jau esam tādā rajonā uz tādas ielas, kur ir mazāk intensīva satiksme. Pēc inspektoru komandas stāt ir jāapstādina transporta līdzeklis strauji, lai mēs nezaudējam vadību un lai mums nenoslāpst transporta līdzeklis tāpat laikā. Tātad mēs uzņemsim ātrumu apmēram 30 km/h un gaidām komandu no inspektora stāta. Un tajā brīdī strauji bremzējam. Stāt! Tātad, kā jūs redzējāt, mēs pēc komandas stāt strauji bremzējam tā, ka nostrādāja arī ABS sistēma. Motors mums nenoslāp, ko varētu redzēt tahometrā, un saglabājām taisnu virzienu kustību. Tās ir tās prasības, ko skatīsies eksāmenā. Un tad pārliecinamies par drošību, vai kāds nav uzsācis mūs apbraukt, un uzsākam kustību un turpinam eksāmenu gaitu.